Ja ir runa par laikapstākļiem, tad es teikšu, ka ir tikai viena izvēle, numur viens izvēle Latvijā. Tas ir Toms Bricis, kas ir Latvijas televīzijas laikziņu redaktors jau vairāk nekā 15 gadus, analizē laikapstākļus Latvijā un to ietekmi uz dažādām tautsaimniecībām, tai skaitā uz lauksaimniecību. Dāmas un kungi, viņš gaida jūsu aplausus. Toms Bricis! Sveicināti, liels prieks tiešām būt šeit. Pēdējo, jau vairāk nekā 20 gadu laikā strādājot ar laikapstākļiem, klimatu, esmu darbojies kopā ar daudz nozarēm, sfērām, arī lauksaimniekiem, un tie izaicinājumi, kas priekšā ir lauksaimniekiem, es teiktu, viena no nozarēm, kam vislielākie. Bet vēl pirms es sāku stāstīt un rādīt datus, es gribu tādu mazu ievadu par klimata pārmaiņām kopumā, jo par to tiešām runājam daudz un arvien vairāk, bet diemžēl bieži vien ārkārtīgi virspusēji un arī strādājot gan ar lauksaimniekiem, gan citām nozarēm, es redzu, ka tas abās pusēs, gan no meteorologiem un klimatologiem, gan no nozarēm trūks savstarpējas sadarbības, lai būtu tāda dziļa izpratne un labs rezultāts. Jo arī no klimatologu puses, raugoties nākotnē, mēs visi labi zinām, ka tā tad kļūs siltāks, vidējā gaisa temperatūra palielināsies, ar to viss ir skaidrs. Bet ejot tālāk detaļās, arī klimata pārmaiņu prognozēs ir gana daudz nezināmā. Mēs bieži dzirdam tādu kļūst siltāks, vairāk ekstrēmu, bet tas velns jau kā parasti slēpjas detaļās, un kas būs tie ekstrēmi tieši Latvijā, tieši katrā reģionā un tieši katra zemnieka laukā, ar to neskaidrību ir gana daudz, un tad tos nākotnes riskus var sadalīt vairākās daļās. Ja mēs redzam nākotnē kādu izmaiņu, kas radīs mums postījumus vai zaudējumus, un mēs to varam paredzēt, tad mēs to, kā mūsdienās sakam, varam iecenot, ar to rēķināties, vai tā būs apdrošināšana, vai vienkārši zaudējumi. Ja mums ir kāda nākotnes pārmaiņa, ko mēs zinām, ka kaut kas tur mainīsies, bet mēs nezinām kā, tā ir dārga pārmaiņa, jo mēs nezinām, cik tā būs postoša, cik tā lielus zaudējumus nesīs. Un tad vēl ir trešā, par ko, manuprāt, būtu jārunā visvairāk, un ko, diemžēl, es arī te sākumā no zemkopības ministra kunga nedzirdēju pieminam, ir tās pārmaiņas, kurām mēs varam sagatavoties, pretdarboties vai izmantot mūsu labā. Un tas vairs nav risks, tas tajā brīdī ir iespēja. Un raugoties jau tādā plašākā mērogā, Latvija uz Eiropas fona šajā risku un iespēju sadalījumā, manuprāt, mēs neesam ne tuvu sliktākajā vietā. Eiropas dienvidu daļā zemniekiem tie izaicinājumi un riski, kurus nevarēs pārvērst iespējās, ir krietni vien lielāki nekā pie mums Latvijā. Un runājot par klimata pārmaiņām, tātad Latvijā grafiks, es domāju, gan tepat pie mums Latvijā, gan citur pasaulē itin ierasts, parasts un bieži redzēts vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās. Šeit par pamatbāzi ņemts periods 30 gadi no 81. līdz 2010. gadam, vidējā gada temperatūra, un tad novirses katrā gadā. Mēs redzam pilnīgi skaidru tendenci, ka gaisa temperatūra pieaug, vidējā gada temperatūra, un par to diskusiju nav. Pēdējie daži gadi tātad siltākie meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Latvijā tādi visaptveroši novērojumi jau gadsimtu, kopš 1924. gada. Tas nav tāpēc, ka ir 100 gadi, bet tāpēc, ka kopš 24. gada mēs varam runāt Latvijā par tiešām visu valsti aptverošiem novērojumiem. Un tad es paņēmu vissiltāko gadu Latvijā, kāds ir bijis, tātad 2020. Ko mēs redzam šeit, ar vidējo temperatūru jau vairāk nekā 2 grādi virs tā brīža klimatiskās normas. Un tajā iezīmējas dažas norises pazīmes, kas raksturos nākotnes klimatu, bet dažas arī ne. Un tā vidējā temperatūra Latvijā lielākoties siltajos gados, ekstrēmi siltajos gados, ir uz silto ziemu rēķina. Šajā grafikā ir tātad 2020. gada katras dienas diennakts vidējās temperatūras novirze no normas. Un mēs redzam, ka tā bija tā ziema, kad nebija sniega tikpat kā nekur Latvijā. Visa ziema ekstremāli siltāka par klimatisko normu. Tad nāca pavasaris, vēss pavasaris, kur bija iekritieni, īpaši aprīlī, kad vēl bieži uzsniga sniegs, kas nebija sniegs
Nīdzes ziemas laikā. Vasara tāda mērena viduvēja, rudens silts. Šādi izskatās ekstrēms gads no temperatūras viedokļa Latvijā, bet tas sadalījums ir tāds, ka ziema ir silta. Man, godīgi sakot, ir grūti uzreiz spriest, ko tas nozīmē lauksaimniekiem. Es pieļauju, ka vienai daļai lauksaimniecības kultūra tik silta ziemā arī var būt bīstama, īpaši, ja ir liels nokrišņu daudzums. Bet vienai daļai kultūra noteikti bīstama nav. Un raugoties nākotnes klimatā uz gada laikiem, kā mainīsies temperatūra, šeit arī redzam, ka tieši ziemas Latvijā sasilst visvairāk, ko, manuprāt, arī tik daudz mēs pat ar savu selektīvo atmiņu un uztveri varam just tāpat, ka ziemas pie mums kļūst siltākas. Un tur arī ir viens no riskiem, ko noteikti vajadzētu pētīt vairāk, kas, starp citu, diemžēl nav pētīts. Gana daudz ir kailsala ietekme, jo arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kas tagad ātrumā neatceros, kāds ir jaunais nosaukums, bet jūs visi ļoti labi zināt, par ko es runāju. Šogad gan neesmu paskatījies, bet vēl pagājušajā gadā es skatījos diplomu darbu šajā universitātē. Nebija neviena pētījuma par kailsalu. Meklējot, kas, manuprāt, ir viens no lielākajiem riskiem lauksaimniecībā, bet gana maz pētīts. Un arī no valsts pārvaldes puses, no politiķu puses, bieži vien runājot par klimata pārmaiņām, cik tās ir būtiskas, cik tās ir svarīgas, arī meteoroloģijas centram, diemžēl, tā kapacitāte pētniecībai ir gana maza. Viens no piemēriem ir brīdināšanas sistēma, kas ir, manuprāt, meteorologu visa darba vissvarīgākais rezultāts, piramīdas pati augšpuse, un pēdējos gados uzlabojot brīdināšanas sistēmu, bieži vien tas balstās, diemžēl, uz darbinieku entuziasmu un misijas apziņu, nevis atbalstu no valsts puses. Un tā ir lieta, kur vajadzētu pāriet no vārdiem uz darbiem. Un tā tad ziemas kļūst izteikti siltākas, kas palielina kailsala risku, jo vienkārši agrāk ziema bija gana stabila. Sniegs novembrī, decembrī uzsnieg un saglabājas līdz ziemas beigām, pat ja pa vidam ir atkušņi. Līdz ar to uznākot bargākam salam lauks ir pasargāts, tad tagad mēs redzam, šis gads arī labs piemērs. Novembrī, decembrī izveidojas bieza sniega sega, kas nedēļā divās nokūst pat 30-40 cm sniega, un atgriežoties salam, sniegs sākumā neizveidojas un kailsala risks ir liels un postījumi. Nākamais gadalaiks, kas sasilst izteiktāk, ir tātad pavasaris, mazāk vasara, vēl mazāk rudens. Ar pavasariem tagad būs interesanti paskatīties, jo es domāju, ka daudzi no jums atceras pēdējo 6 gadu laikā 5 ir bijuši ar izteiktām vēlām salnām un pat salu. Maijā, jūnija sākumā, ar sniegu maijā. Šobrīd gan meteoroloģijas centrā uz to raugoties, arī es nedomāju, ka tā ir klimata pārmaiņu iezīme. Šobrīd tā izskatās, ka pagaidām ir tikai briesmīga sakratība, ar ko mums ir nācies dzīvot pēdējos gadus, statistiski neparasti diezgan, bet tepat raugoties arī šī brīža apstākļos uz šo ziemu, līdzīga situācija šobrīd ir Skandināviem, kur kopš oktobra visi mēneši ir bijuši izteikti augstāki par klimatisko normu, it kā tādā kopējā sasilstošā klimatā, un tas tomēr ir vairāk saucams par atmosfēras cirkulācijas sakritību, jo pārējā Eiropa bauda gan siltu rudeni, gan siltu ziemu. Pie mums mēs esam uz robežas šim procesam starp augsto Skandināviju un silto Rietumu Eiropu. Pie mums ir brīžiem uznāk bargāka augstuma viļņi, bet tas, kas darās otro nedēļu, arī nav saucams par bargu ziemu. Būs interesanti redzēt, vai tiešām tā augsto pavasaru tendence turpināsies, bet šobrīd šķiet, ka tā ir tikai sakritība. Vasaras tātad mazlietiņi karstākas, un ja mēs raugāmies, ka kopš 1961.–90. gada šobrīd ziemas ir sasilušas par aptuveni 2 grādiem, tad līdz gadsimta beigām pieaugums ir, kā kurā reģionā 4 līdz 5 grādi, tā tad vēl nāk 2-3 grādi klāt. Ziemām stabila tendence kļūt siltākām, pārējiem gadalaikiem mazlietiņi mazāk, bet arī to mēs labi jūtam, jo arī pēdējās vasaras ir ne tikai ziemas ir bijušas neparasti siltas, bet arī pēdējās vasaras vairākas ir vēsturē siltākās. Veģetācijas periods ir viens no parametriem, kas ir ārkārtīgi būtisks, bet, diemžēl,
viens no tiem rādītājiem, kas laikapstākļos ir ļoti mainīgs. Gan teritoriāli, gan gadu no gada. Šeit ir mūsu mazākās administratīvās vienības pagasti, un katrā pagastā meteoroloģijas centrs ir nomodelējis, kāds ir vidējais veģetācijas periods pagājušajā 10 gadē. Latvijā ir 33 novērojuma stacijas meteoroloģijas centram, uz kurām balstīt rezultātus, pārējais ir modelēts, bet tā bilde jau ir skaidra. Mūsu vidzemes augstiene, kur mūsu kalni dod savu efektu ar zemāku temperatūru, Alūksnes augstiene. Rīgā pilsētas ietekme, protams, tādēļ viss lielākais veģetācijas periods, bet Rīga, kā lauksaimniecības teritorija, protams, nav aktuāla. Bet izmaiņas šajā ziņā būs. Veģetācijas periods, protams, kļūs garāks. Šeit arī pa labi no manis ir tātad 61. līdz 90. gads, kur vidēji tas veģetācijas periods līdzīgi, kā mēs redzējām arī pēdējā 10 gadē, aptuveni 180 līdz 200 dienas. Nu jau tas ir mazliet garāks. Gadsimta beigās jau mēs runājam par to, ka visā valstī tās būs 200 un vairāk dienas. Bet kur ir problēma? Dobeli paņēma kā vienu no pilsētām mūsu lauksaimniecības reģionā Zemgalē. Ar zilo krāsu ir kopš 60. gada veģetācijas perioda garums katrā gadā. Mēs redzam, ka pat 60. un 70. gados tā atšķirība var būt no 160 dienām līdz 230 dienām. Gadu no gada atšķirība ir ārkārtīgi liela. Un, ja mēs skatāmies uz nākotnes scenārijiem, kur šobrīd tomēr drīzāk mēs sliecamies uz sarkano nākotnes scenāriju, tad faktiski tas, kas ir nākotnes vidējais, mēs to jau esam pieredzējuši. Ja Dobelē tiek prognozēts, ka gadsimta beigās ir 240–250 dienu garš veģetācijas periods, pēdējo 10–20 gadu laikā tādi veģetācijas periodi ir bijuši. Vai mēs to kaut kā esam izjutuši? Tas, protams, ir vairāk jautājums jums, lauksaimnieki, bet te es paņēmu vēsturē garāko veģetācijas periodu, kāds mums ir bijis, un tas ir 90. gads Ventspilī. Es to pats neatceros, jo bija pārāk mazs, bet es zinu no savu vecāku stāstiem, ka tad vēl 90. gadā bija kolhozi, kooperatīvi, kā nu to sauca, un sacensības starp tiem, un toreiz 90. gadā veģetācijas periods, kā redzams, sākās februāra beigās, un tad daži kolhozi esot mēģinājuši jau stādīt kartupeļus, lai tikai ātrāk tiktu pie ražas un būtu pirmie. Rezultāts nesot bijis pārāk labs, jo mēs redzam, lai arī veģetācijas periods sākas, un tā arī ir tā lieta, kas ir joprojām problēma. Pavasarī tie temperatūras iekritieni ir daudz straujāki nekā rudenī, un tā tas ir normāli Latvijas klimatā joprojām. Temperatūras pazemināšanās rudenī lielākoties ir lēnāka nekā temperatūras paaugstināšanās pavasarī, kad vēl visa ziemeļu puslode ir augsta, Skandināvija, Arktika ir augsta, un tās augstās gaisa masas pie mums var ienākt martā, aprīlī, maijā, un, kā mēs zinām, vēl jūnija sākumā nest salnas. Tādēļ, lai arī siltāki pavasari kopumā ir tāda lieta, kas varētu spēlēt par labu lauksaimniekiem, riski palielinās. Jo, ja siltās februāra beigās, marta sākumā veģetācija sākas, tā ir apdraudēta pēc tam aprīlī un maijā. Un šeit arī tā problēma otra, kas ir veģetācijas perioda pagarinājumam, ir saules radiācija, jo ko mums dod garāki un siltāki rudeņi, ja pie mums gluži vienkārši pat ja būtu skaidrs debesis visu laiku rudenī, saules vienkārši nav. Ja mums ir silti oktobri un pat novembrī veģetācijas periods var iestiepties, augi, protams, ko viņi darīs tādā tumsā un bez saules. Šeit ir septembris, un tajā pusē ir maijs, kas ir mēneši, kad vidēji Latvijā gaisa temperatūra, vidējā temperatūra parasti ir diezgan līdzīga. Bet, ja mēs paskatāmies uz saules radiāciju, nav svarīgi pat tie skaitļi, kas tur ir atzīmēti, tie ir vati uz kvadrātmetru. Godīgi sakot, arī es līdz galam neizprotu, ko tas nozīmētu, bet tā atšķirība ir maijā tie ir 220, pat 240, bet septembrī tas ir divreiz mazāk, kaut kas ap 100. Tātad divreiz mazāk gaismas. Un tā problēma, ka pavasarī veģetācijas perioda pagarināšanās būtu daudz labāka, veiksmīgāka, jo tad ir arī gaisma, bet risks ir daudz lielāks, jo ir iespējas, ka uznāk augstumviļņi.
prognozēt to un paredzēt daudzi no šiem riskiem, ko mēs redzam klimata pārmaiņās nākotnē, faktiski mazināsies tikai tad, kad attīstīsies īsāka un garāka termiņa prognozēšana. Jo pret tādu augstumu vilni, kas uznāktu pēc silta marta, aprīļa, mums maijā uznāk sniegs un sals, tur neko izdarīt nevar. Mēs nevaram pret tādu lietu cīnīties, bet ja mēs februārī vai martā zinām, ka maijā būs augstums un sniegs, tad mēs varam attiecīgi citādāk rīkoties. Un kamēr mums nebūs tāda prognozēšanas iespēja, kas diemžēl pārskatāmā nākotnē nav saredzams, tikmēr šis saglabāsies joprojām kā liels risks. Un tad nākamā ļoti svarīgā sadaļa laikapstākļos ir nokrišņi, un šeit atšķirībā no temperatūras tās gan izmaiņas līdz šim, gan prognozes nākotnē ir gana neskaidras. Galvenie klimata pārmaiņu scenāriji paredz, ka Latvijā nokrišņu daudzumam vajadzētu pieaugt, bet šeit mēs redzam pēdējo gadsimtu. Tā tendence nav ļoti izteikta. Jā, mēs redzam 30. līdz 60. gadi sausāki, tagad it kā mitrāks, bet arī redzam pašu periodu sākumu. Tad mēs redzam šos pēdējos dažus gadus, kas, es domāju, jums lauksaimnieki ir ļoti, ļoti labā atmiņā, sākot ar 2018. gadu ar ārkārtīgi sausām un karstām vasarām. Griežot pa gadalaikiem, ir redzams, ka vienīgā sezona, kad nokrišņu daudzums tiešām visai stabili pieauga, ir ziemas. Un tas ir loģiski, jo tur tiešām strādā tīra fizika, jo siltāks ir gaiss, jo gaiss var ietvert sevī vairāk mitruma, gaiss ir mitrāks, mākoņi veidojas aktīvāk arī nokrišņi. Bet vasarā paaugstinoties gaisa temperatūrai, šī fizika strādā mazlietiņ citādi, jo, kā mēs zinām, vasarā nokrišņu, tā teikt, raksturs ir citāds. Mēs varam ilgtermiņa prognozēs, tā teikt, tendences manīt, ka, piemēram, nākamajā mēnesī, izskatās jūlijā vai augustā, būs mitruma pārpalikums atmosfērā, kaut kur tas kritīs ārā. Ja ziemā tas salīdzinoši vienmērīgi izkristu virs Latvijas vai virs kāda reģiona, tad vasarā tas visbiežāk ir lietusgāzes vai intensīvu lietus zonu, tādu relatīvi šauras lietusgāžu zonas, un tad var būt tā, ka šī ilgtermiņa prognoze nekam nedara, jo mums ir Kuldīga, kurā ir plūdi, un Skrunda, kurā ir sausums, jo tāds ir lietus raksturs vasarā. Bet lūk, tā problēma galvenā, ka nākotnes scenārijos ar nokrišņiem tā līdz galam skaidrības pilnīgas nav. Līdzīgi ir starp citu ar vēju, bet vējš lauksaimniecībā, kā saka, lielu lomu nespēlē vislielākoties. Kur ir viena lieta, kur es gribētu, un par ko es esmu jau daudzkārt runājis publiski, bet es gribētu, lai par to runā vairāk, jo man nav, protams, skaidrs, cik tas būtu naudietilpīgi, vai tas vispār ir risinājums, bet man ir sajūta, ka tas būtu risinājums, ir apūdeņošanas sistēmas, par ko Latvijā tiešām runā ļoti maz, bet es domāju, daudzi no jums braucot uz Dienvidvalstīm, Spānijā un Portugālē ir redzējuši, ka apūdeņo ne tikai vīnogas vai augļu laukus, bet simtiem un tūkstošiem hektārus lielus graudu laukus. Un ja to dara Spānijā un to dara Portugālē, tad man ir grūti iedomāties, kāpēc to nevarētu darīt Latvijā, ņemot vērā, protams, šī karte arī ir risinājums katram laukam, bet mēs redzam, ka gruntsūdeņi Latvijā lielākoties sākas jau no metra dziļuma. Protams, tā stabilitāte metra dziļuma gruntsūdenim lielā sausumā nav liela, bet skaidrs, ka ūdens Latvijā netrūkst. Noteikti tā mums ir vairāk nekā Spānijā vai Portugālē vai Itālijā. Un sausos periodos, kādu mēs piedzīvojām pagājušajā gadā, vissausākais aprīlis, maijs, jūnijs pēdējā gadsimta laikā, ja mums ir apūdeņošanas sistēmas, tad mēs no zaudējumiem iegūstam lielisku ražu, jo lielākoties sausums Latvijā vasarā ir kopā ar karstumu. Un, ja mēs varam apūdeņot lauku karstā laikā, mēs iegūstam lielisku ražu, kas savukārt šī ir viena no lietām, kur Dienvidu Eiropā, kur apūdeņošanas sistēmas ir labas, bet šis vairs nākotnē var nestrādāt kā problēma, ko atrisināt un ko redzēt kā iespēju, jo tās gaisa temperatūras, kas ir Dienvidu Eiropā, jau sāks sniegties ārā no gandrīz jebkurai dzīvības formai pieņemamas robežas. Ja mēs Latvijā runājam par 30-35 grādiem, jau ir nākotnes pat
reāli scenāriji, kur tiek ietverti tehnoloģijās, ka Latvijā būs 40 grādi, piemēram, šobrīd varbūt ne spožākajā gaismā redzamais Rail Baltica tiek paredzēts, ka to būvē apstākļos, lai tehnoloģijas, kas tajā tiek izmantotas, izturētu 40 grādu karstumu, un droši vien, ka tuvākajā 10 gadē, 20 gadē Latvijā arī būs 40 grādi kādā vasaras brīdī. Bet Dienvidu Eiropā jau ir runa par 50 grādiem, un tur jau vairs apūdeņošanas sistēma bieži vien daudziem augiem vairs gluži vienkārši nelīdz. Un tā ir lieta, ko Latvijā darīt. Tas ir dārgi, bet ja mēs ieguldam pāris miljonus, vai man tiešām nav jausmas, cik tas maksātu. Mēs ieguldam pāris miljonus tur, un mēs pēc tam 3 nākamās sausuma vasaras neciešam zaudējumus, mums nevajag to kompensēt. Īpaši no valsts puses raugoties, manuprāt, tas varētu būt vērtīgs ieguldījums, un noteikti arī ir kādi citi aspekti. Šis, manuprāt, ir man kā lauksaimniecības neprofesionālim tāds acīm redzamākais. Krusa un negaisa ir lieta, ko nākotnes klimata pārmaiņu scenārija paredz, ka Latvijā kļūs vairāk, un tas tiešām tur arī parastā fizika strādā: augstāka temperatūra, augstāks gaisa mitrums, aktīvāka konvekcija, un tā rezultējas ar spēcīgākiem negaisiem, kuros var būt biežāka krusa un lielāka krusa. Šis ir gadījums no tātad mums visiem spilgtā atmiņā pagājušā gada 7. augusta, kādi visticamāk atkārtosies biežāk, bet šis ir tas gadījums, ka pret krusu mēs lauksaimniecībā neko nevaram darīt. Ja tā nāk, un mēs varbūt varētu, ja būtu kaut cik laicīga prognozēšanas sistēma, bet šādu krusu paredzēt iepriekš labākajā gadījumā aptuveni, kur tā būs, vai ka būs labi apstākļi krusē, varbūt runa par nedēļu iepriekš, bet kuram laukam trāpīs, to līdz pēdējiem brīdim, gandrīz kamēr krusas mākonis nav izveidojies. Nevar pateikt, bet tie apstākļi, kas to radīja, būs tādi, kas atkārtosies arvien biežāk. Tātad šī ir situācija 7. augustā, kad no dienvidiem ārkārtīgi karsta un mitra gaismās tiek ienesta Latvijā. Un karstumu var izteikt dažādos veidos. Šī ir tāda varbūt detaļa, bet jo, piemēram, ir bijuši gadi Latvijā, kad ir karstāks nekā bija šovasar. Kaut vai 2014. gada Latvijas nacionālais karstuma rekords ar jau 37 grādiem. Šogad tik karsts nebija. Bet karstumu var mērīt arī pēc tā, cik biezā slānī gaisa masa ir karsta, cik daudz tajā ir enerģija. Un uz to labi norāda ne tikai mērījumi tur augšā, bet pirms lielās krusas vētras iepriekšējā naktī minimālā temperatūra, cik daudz atzisa gaisa pirms iestājās jauna diena un saule atkal sāka karsēt. Un tā bija vēsturē karstākā nakts Latvijā. Saulkrasta pusē temperatūra ap saulēktu bija 25,6 grādi, uzausa rīts un cepiens, kā saka, turpinājās no jauna, sākās no jauna, bet gaisa mitrums bija tik liels, ka siltuma enerģija tajā uzkrājās vairāk, nepaukstinoties konkrēti grādiem, jo sauss gaiss var uzkarst ļoti ātri, temperatūra paaugstinās ļoti ātri un atdzies ļoti ātri. Mitras gaiss var enerģiju sevī krāt, un to izlādēt šajā gadījumā palīdzēja strauja augsta gaisa ieplūde no rietumiem, kas to visu procesu veicināja. Bet viens padoms, tā teikt, varbūt ikdienā noder, varbūt ne tajos brīžos, kad jūs dzirdat brīdinājumus par to, ka gaidāms stiprs pērkona negaiss, lielgraudu krusa. Protams, ir reizes, kad šīs prognozes ir par ļoti lokāliem negaisiem, par tiešām kaut ko tādu, kas skars varbūt 0,01% valsts. Bet ja tā diena, kad tas negaiss tiek prognozēts, ir vējaini jau no paša rīta, tad tas ir jāuztver nopietni. Jo lielai krusai ir nepieciešams stiprs vējš jau ārpus negaisa. Un 7. augusts bija izcils piemērs. Bija brāzmains vējš ar visiem 25-30 grādiem arī ārpus negaisa. Un tad, kad negaiss izveidojas, tad tie procesi mākonī var būt izcili, lai šī krusa veidotos, jo svarīgi, lai krusas grauds pa mākoni slīdētu augšā, lejā, sasalstot, apakšā kondensējot apkārt ap sevi ūdeni, atkal uzpūsts tiek augšā sasalst, un jo stiprāks vējš, jo šis process var atkārtoties vairāk reizes, un krusas grauds izaug arvien lielāks, kamēr tas ir tik liels, ka vējš to vairs nevar noturēt, un tas gāžas lejā. Un to krusas
lielumu un reģiona lielumu, ko Krusa aptvēra vēl šajā gadījumā, veicināja tas, ka kā redzams, tie negaisa mākoņi, kas izveidojās, lūk, šis ir tas, kas nes lielo Krusu. Ja tā būtu tāda parastāka augstā atmosfēras fronte, kas aiziet pāri Latvijai, šitā negaiss ir uz pusstundu un beidzas, bet mēs redzam, ka tā pati fronte virzās šādi, bet negaiss tajā virzās šādi. Un tas padara to procesu daudz ilgstošāku, daudz piemērotāku, lai liela Krusa attīstītos. Un nākotnes scenārija paredz, ka šī būs tāda nākotnes realitāte, bet šo ir grūti, tā teikt, iecenot, jo grūti prognozēt konkrētās situācijas, un arī nākotnē būs gadi, kad vasara paiet bez tādas Krusas, un būs gadi, kad Krusa aptvers plašs reģionus, atkārtosies bieži, jo pagājušajā vasarā uzskaitīt visas reizes beigās pat nebija iespējams. Tik daudz ziņojumu no Latvijas malām nāca par lielgraudu Krusu. Parasti mūsu reģionā uzskata lielāku par kurā valstī 2,5 centimetri. Tik daudz to ziņojumu, ka tas jau aizgāja simtos. Un tādu gadu būs arvien biežāk. Bet konkrēti paredzēt, kuram laukam tas trāpīs, protams, joprojām nebūs iespējams. Tā kā mans galvenais vēstījums ir tāds, ka nevajadzētu šī brīnišķīgā aina, ko es ieliku beigās, nevajadzētu visus nākotnes riskus uzskatīt par draudu, bet vienu daļu tiešām pa īstam kaut kur meklēt sazobi starp klimatologiem, lauksaimniekiem, valsts atbalstu un apdrošinātājiem un meklēt tās vietas, kur mēs varam iziet sausām kājām, tās vietas, kur mēs varam gūt labumu, ko ieguldīt tajās, kur mēs nevaram neko darīt pretī. Un tā nākotne mums varētu izskatīties mazliet reālāk, jo Latvija pavisam noteikti uz Eiropas fona mēs varam iegūt vairāk nekā zaudēt klimata pārmaiņās, lauksaimniecībā tieši. Pavisam noteikti, par to man ir pārliecība pilnīgi. Paldies! Paldies, Tom! Varbūt ir kāds jautājums. Ja ir, droši ceļam rokas, jo, lai gan man patīk rušināties pa zemi, es visnotaļ neesmu lauksaimnieks, tā kā es nevarēšu uzdot to karsto jautājumu, kas iespējams jums šobrīd ir prātā. Jā, droši, dāmas un kungi, izcila iespēja uzdot Briča kungam kādu jautājumu. Jā, šeit mums ir jautājums, mums arī ir kāds mikrofons. Jā, mikrofons jau nāk, tūlīt pat arī iedosim. Lūdzu. Jā, sveiki. Ļoti bieži nedēļas sākumā sola lietu, ejot nedēļai ar katru nākamo dienu. Nedēļas sākumā sola, ka beigās būs lietus, es tā gribēju teikt. Un ejot nedēļai ar katru dienu noņem nost, tad vēl pēdējā dienā stāv 100%, ka rītā būs un nākamajā dienā ir čiks. Un tas nav bijis viens gadījums, tās ir bijušas veselas vasaras un kā notiek varbūt tā modeļa izstrāde, un varbūt, ja skaidri zina, ka nebūs, tad varbūt nesolīt labāk nekā. Nē. Tā ir reāla problēma, reāli saprotama problēma. Galvenā lieta, it īpaši, ja runā par lietotnēm, ir tā teikt izšķirtspēja, un tas ir tieši par vasarām. Jo 5, 7, 10 dienu prognozē modeļa izšķirtspēja parasti ir daudz sliktāka. Tas, tā teikt, pikselis reģions, kurā izdala to prognozi, var būt vairāku kilometru, tātad mala reiz mala vairāk, daudz lielāks, sliktāk izšķirtspēja. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, tas ir līdzīgi, kā es teicu par to ziemas un vasaras lietu, modelis aprēķina, ka tātad nedēļas beigās atmosfērā paliks pāri ūdens, bet viņš nevar izrēķināt, kur tieši viņš izgāzīsies, viņš viņu izliek uz plašāku reģionu kartē. Un līdz ko tas nāk tuvāk, var aprēķināt smalkāk, detalizētāk, un beigās tas, kā jau teicu, trāpa kuldīgai, bet netrāpa skrundai. Un nav tā, visbiežāk ir tā, ka nav jau tā, ka nelīst vispār, bet tie nokrišņi vienkārši ir lokālāk. Tā ir vasaras īpatnība un mūsdienu joprojām tehnoloģiju nespēja. Vai tā atrisināsies tuvākajā laikā? Es domāju arī vēl, ka nē, bet šajā aspektā progress ir manāms. Tā izšķirtspēja un spēja modelēt arvien detalizētāk, arvien tālākā termiņā, tur ir attīstība, bet tas noteikti nenotiks šovasar. Tas nenotiks šovasar. Ļoti labi, labs jautājums. Vēl kāds jautājums? Redz, kur ir? Sāk rasties. Lūdzu, paņemsim vēl 2 jautājumus.
33 meteostacijas uz Latvijas valsti, kā es vērtēju, tas ir labi vai slikti, bet lauksaimniekiem pašiem ļoti daudz meteostacijas jau varētu būt 330 un vairāk visā valstī. Vai ir kādreiz kaut kāds iespēja šos datus vai lietas mazums izmantot jūsu jomā? Nē, šos datus nebūs iespējams izmantot, jo, lai modelētu laikapstākļus, tiešām no tās 33 stacijas ir par maz, bet šobrīd meteoroloģijas centram ir jau projekts, kā saka, virzās. Tuvākajos gados būs vismaz 10 meteostacijas vēl klāt Latvijā, bet tā problēma, ka vajag tiešām vienādos apstākļos veikt mērījumus, lai tā temperatūra tiktu mērīta 2 metrus virs zemes, lai apkārtnē nebūtu nekādu citu ietekmējošu faktoru. Un tāpat ir ceļiniekiem ir savas stacijas, lauksaimniekiem ir savas stacijas, tās likt kopā, diemžēl, tās var salikt kaut kādā tīklā, bet ne lai prognozētu laikapstākļus. Turklāt pēdējos gados no meteostacijām dati, lai modelētu laikapstākļus, vairs nav galvenie. Jau tie ir satelīta dati, ar ko bija ilgas problēmas viņus tur ielikt iekšā modeļos, bet jau to dara. Līdz ar to tā galvenā lieta, un nākamais runātājs runās par meteostacijām, ir tieši mikroklimats, lai lauksaimnieks, kuram ir uzstādītas mērierīces pie sava lauka, zinātu pēc prognozes, ka tuvojas kaut kāda problēma, nezinu, vai tā būtu salna, visbiežāk tā varētu būt, piemēram, salna vai sals, ka kaut kādu lokālu iemeslu dēļ tā salna skar mazāk vai vairāk jūsu lauku, un ja jums ir sava meteostacija un zināšanas, tad jūs varat no tā gūt kādu labumu. Bet tur likt kopā, diemžēl ne, un pat bija Spānijā gadījums, kad Spānijas meteodienas ir salicis vienu daļu tādu neprofesionālo meteostaciju un citas kopā, un pat bija problēma, ka pirms pāris dienām tika paziņots, ka Spānijā tika fiksēta augstākā janvāra temperatūra Eiropā 30,7 grādi. Beigās Spānijas meteodienas tam nācās pakāpties solīt malā un pateikt, ka nē, tā īsti nebija, jo tā bija viena no šīm stacijām, kas ir pievienota tīklam, tā bija uzlikta kaut kur uz jumta, blakus kaut kādam satelītu šķīvum, tas mērījums nebija īsti korekts. Tā kā to likt kopā īsti nevar. Un pēdējais ātrais jautājums, lūdzu. Paldies, ļoti interesanti dati, bet daudz stāstījāt, ka novirze no normas augstāk par normu, zemāk par normu. Kas un uz kā pamata noteica, ka Latvijā šī ir tā norma? Jo tad tās kartes visas būtu daudz dažādākās krāsās. Normas ir pat dažādas, uzreiz var teikt, un tās mainās. Apvienoto Nāciju organizācijas Pasaules meteoroloģijas organizācija ir noteikusi, ka klimatiskā norma ir katra reģiona, katras vietas pēdējo 30 gadu vidējais rādītājs. Notiecīgi, piemēram, var ņemt jebkuru parametru, uztaisa vidējo pa 30 gadiem, un tā ir šī parametra norma. Ar domu, ka pašreizējā sabiedrība, kas mēs šeit dzīvojam, esam pieraduši, ka tā aptuveni ir pēdējos 30 gadus. Un tur var tiešām ņemt arī atkārtošanās biežumu. Cik bieži mums ir tāda parādība? Paskatāmies pēdējos 30 gadus, vidēji tik bieži, ja mums šajā gadā ir daudz biežāk, tad saka, ka tā ir novirze no normas. Un šo normu tātad ik pa 10 gadiem maina, tālāko 10 gadu nometot nost, jaunāko pieliekot klāt. Bet arī manā prezentācijā es gan nepieminēju, bet tur bija tie atskaites periodi dažādi. Un daudzos parametros tas nav būtiski. Mēs skatāmies kaut vai uz gaisa temperatūru. Man bija kā norma ņemtie vēl iepriekšējā 81. līdz 2010. Šobrīd spēkā ir 91. līdz 2020. Bet galvenais jau ir redzēt tendenci. Tur jau nav starpība, kuru to bāzi paņem. Daudziem ir situācijas, ka tas ir būtiski un jautājums, ko no datiem jūs vēlaties iegūt. Bet galvenais ir redzēt tendenci. Bet norma ir pēc būtības jau loģiska. Kas ir tas, pie kā mēs esam pieraduši, kā sabiedrība, kā cilvēki. Dāmas un kungi, Toms Bricis ar aplausiem. Paldies, Tom!